Aizgāja, ja? Jā. Labdien visiem klātesošajiem, nozares ekspertiem, mediju pārstāvjiem, ministrijas pārstāvjiem, arī Zoom klātesošajiem, jo šī preses konference ir hibrīd formātā un esam gan mēs šeit klātesoši, gan arī tie, kas ir ekrāna otrajā pusē. Paldies, ka esat ieradušies uz projektu Trešās paudzes universitāšu tīkla izveidi Latvijā, sabiedrības vecākās paudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs, ietveros organizēto preses konferenci par senioru izglītības attīstību Latvijā. Ministrijas pārstāvi, izprotot veselības nozares ciešo saistību ar senioru izglītību, pievienosies arī EPALE, platformas pārstāvji arī attālināti, un arī Latvijas Rādio pievienosies attālināti. Šodien preses konferencē piedalās Latvijas Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Krists Bergmans-Berģis, Liepājas izglītības pārvaldes personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāja Agnese Leidniece, Jelgavas senioru universitātes pārstāvis Dzidra Kreišmane, Vidus Daugavas NVO centra valdes priekšsēdētāja un arī šī projekta vadītāja Agita Pleiko un pirmās Latvijā senioru skolas dibinātāja Tatjana Azamātova un arī es kā Ikšķilas senioru skolas pārstāvis. Aicinu izbaudīt šo laiku, arī jautāt, runāt, iesaistīties, arī jautāt Zoom platformā, rakstot komentārus vai Facebook tiešraidē rakstot komentārus. Un kā pirmo runātāju aicinu Agitu Pleiko. Labdien visiem! Prieks būt Ikšķilē, saulainā, beidzot saulainā dienā. Drusciņi lietus ir aprimies, un Latvijā tas ir jāizbauda, tāpēc pilnīgi pievienojos Sanitai. Izbaudam šo dienu, uzdodam jautājumus gan tiešsaistē, gan arī tie, kas ir klātienē. Prieks redzēt mediju pārstāvis un liels prieks redzēt arī Labklājības ministrijas pārstāvi un attālināt ceru, ka ir arī Veselības ministrijas pārstāvi. Tad mani sauc Agita Pleiko, pārstāvu projekta par Trešās paudzes universitāšu tīkla izveidi Latvijā iesniedzēju organizāciju Vidus Daugavas NVO centrs. Mūsu mājvieta ir Jēkabpilī, bet neskatoties uz to, mēs esam spējuši apvienot projektā ietveros vairākas nevaldības organizācijas, kuras sagatavoja un iesniedz šo projektu pieteikumu tālajā, nu jau jāsaka tālajā, 2003. gadā. Kāpēc tad šis projekts? Visi to zinām, bet nebūs par lieku atgādināt, ka sabiedrība mūsdienās strauji noveco. Šeit datus redzot par 2023. gadu, redzam 21% jau ir vecāki par 65+. Šobrīd 25. gadā tam ir pievienojies vēl 1% punkts, un mēs jau runājam par 22%. Kāds tad ir prognozētais Eiropas komisijas migrācijas un demogrāfijas zināšanu centra prognozētais scenārijs Latvijai 2050. gadā? Kopējais iedzīvotāju skaits apmēram 1,5 miljona, un tā skaitā 30% būs 65 gadi un vecāki cilvēki, un izskatīsies aptuveni tas šādi. Kāds bija mūsu projekta mērķis? Mēs jau esam tikušies daudzkārtējās vizītēs gan ministrijās, ne tikai Labklājības ministrijā, arī citās ministrijās. Mēs esam runājuši ar saviem projekta dalībniekiem. Viņi jau saka, mēs šos datus esam dzirdējuši, bet es vienalga atgādināšu, ka mūsu projekta mērķis to uzsākot bija stiprināt seniori un arī citu mazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvību sociālās labklājības un
un drošības jomā, izveidojot un attīstot trešās paaudzes universitātes tīklu Latvijā, ko starptautiski atpazīst kā U3A, jeb University of the Third Age. Latvijā vairāk zinām kā senioru skolas, un arī Ikšķelē tad šodien mēs tiekamies ar senioru skolas pārstāvjiem. Pavisam īsi vienā slaidā, kāds tad ir mūsu projekts. Tātad sākām 2023. gada jūlijā kā 5 partneri, un šobrīd mūsu projektā ir 14 dalībnieki. Dalībnieki 12. jūnijā arī ir izveidojuši apvienojošu organizāciju Latvijas trešās paaudzes universitāšu tīkla asociācija. Šobrīd dokumenti ir iesniegti uzņēmuma reģistrā, atbildi gaidām būšot šodien vai rīt. Un arī redzat, ka es esmu projekta vadītāja, Vidusdaugavas centru pārstāvot, un projektā ir 6 diezgan nozīmīgi un, varētu teikt, smagsvara eksperti, bet arī tādi, kas strādā Latvijas reģionos, katru dienu strādā ar senioriem un pārzina senioru vajadzības. Kāds tad ir projekta konteksts? Vispirms mēs skatījāmies datos, un dati rāda sabiedrības novecošanos tieši ar šīm pazīmēm, ko jūs redzat. Pēc tam mēs saprotam, ka šie dati, šī situācija veido sociālo problēmu. Un sociālā problēma pazīmes nepārlasīšu arī jūs redzat prezentācijā. Kas no tā visa? Skatāmies, kādi tad varētu būt šīs situācijas un sociālās problēmas risinājumi. Un mūsu projekta ietveros mēs to saredzam U3A, trešās paaudzes universitāšu, jeb Latvijas senioru skolu kontekstā. Tātad, kādā veidā šie risinājumi, te arī 4 pazīmes ir uzskaitītas, un ļoti gribētu likt pie sirds mēdījiem, ka jūsu loma ir nenovērtējama vienas no šīs risinājumu veidošanā, veidot jaunu vecumdienu kultūru Latvijā. Kādas bija projekta aktivitātes? Ticiet man, 2,5 gadus nav viegli pārskaitīt, tāpēc šis slaids būs skrējienā. Variet lasīt, ja varat izlasīt, bet tad, kad es beigšu šo slaidu, tad ekrāns būs pilns ar visām tām aktivitātēm, ko mēs 2,5 gadu laikā esam paveikuši. Un gala beigās redzat pēdējo kvadrātiņu, tad tā ir trešās paaudzes universitāšu tīkla dibināšana, ko, kā es teicu, Madonā Mārcienas mūžā 12. jūnijā mēs arī izdarījām. Protams, ka datu pamatā ir arī dažādi dokumenti, ne tikai Latvijas dokumenti. Mēs projekta ietveros skatījāmies, kādi tad startautiskie dokumenti nosaka šīs U3A, jeb trešās paaudzes universitāšu izveidi Latvijā. Šeit arī nepārlasīšu tad Eiropas Savienības starptautiskie dokumenti, kas runā par novecošanās jautājumiem. Vienīgais iezīmēts tad pelēkā krāsā, ka kopš 2023. gada tiek izstrādāta Eiropas stratēģija gados vecākiem cilvēkiem, un cik es saprotu, viņa arī nemitīgi tiek uzlabota. Arī ANO un Pasaules veselības organizācija ir izstrādājuši vairākus dokumentus, kas ir saistoši sabiedrības novecošanās jautājumos. Un šeit arī pievērsiet uzmanību pelēki iezīmētajam Madrides rīcības plāna novecošanos jautājumos, kas izstrādāts 2022. gadā. Pārējos nepārlasīšu, šo prezentāciju ievietosim mūsu mājaslapā, visiem būs pieejama. Un par Pasaules veselības organizāciju, par kādām tad politikas jomām runā novecošanās procesa kontekstā. Tad noteikti par pensijām atzīstam, tas visiem ir svarīgi aizejot pensijā, un es gribētu teikt, ka Latvijā labklājības ministrija gan jau arī palielīsies, šeit notiek darbs, ar to mēs strādājam, un Latvijā domājam, šobrīd runājam par bāzes pensijas ieviešanu. Ekonomiskā aktivitāte. Par to šobrīd es teiktu, ka Latvijā tikai aizdomājas, ka tas varētu būt arī novecošanās kontekstā. Šeit runā vairāk par sudraba ekonomiku. Vides uzlabošana. Tā kā vides uzlabošana ne tikai seniori interesēs, bet arī cilvēki ar invaliditāti un īpašām vajadzībām interesēs, tad es gribētu teikt, ka Latvijā arī ar vides uzlabošanu tīri labi sokas.
Veselības aprūpes sistēma arī par to domā sabiedrības novecošanās aspektā. Sociālās aprūpes sistēma, šeit ir lieta, par ko mēs varētu iedziļināties, varbūt ne šajā prezentācijā, bet attīstot 3. paaudzes universitātes sociālās aprūpes sistēmai sloks noteikti mazinātos. Kāpēc? Anita jau smaida, tas ir tāpēc, ka seniori mazāk slimos. Atvainojos? Apmeklējot 3. paaudzes universitātes un viesojoties pieredzes apmaiņā Polijā, mums tā arī teica, ka tur, kur ir 3. paaudzes universitātes, tur ir kļūst tukšākas ārstu uzgaidāmās telpas. Un tāpēc mūsu ideja ir, ka šīs 3. paaudzes universitātes ir nepieciešams ne tikai Polijā, Igaunijā, Lietuvā vai Portugālē, bet tas ir risinājums arī Latvijai. Sociālā vide, arī par šo mēs varētu iedziļināties un runāt daudz vairāk, jo sociālā vide 3. paaudzes universitātes, jeb senioru skolas tikai uzlabos. Un tad, protams, izglītības un attīstības iespējas, kas senioru skolu kontekstā noteikti Latvijā uzlabotos, ja šāds tīkls tiktu izveidots un tas tiktu regulāri darbināts. Mūsu projekta ietveros, protams, mēs domājam arī par to, ko ieteikt valsts pusē. Un projekta ietveros tika izstrādāta U3A, jeb 3. paaudzes universitāšu tīkla attīstības stratēģija un noteikti 4 rīcības virzieni, kurus jūs redzat tad zaļajā aplī. Un es gribētu uzsvērt, ka tikai savstarpēji miedarbībā rezultāts būs maksimāli efektīvs. Ātri izskrienot cauri, ko tad katrs no šiem 4 sektoriem paredz. Tad viens ir 3. paaudzes universitāšu tīkls kā platforma senioru iesaistīt dzīves kvalitātes nodrošināšanai, un mērķis ir izveidot U3A Latvijā un paplašināt to tā, lai 3. paaudzes universitātes, jeb senioru skolas būtu katrā Latvijas pašvaldībā. Tad 2. kvadrātiņš aplī bija senioru iniciatīvas veicināšana. Es gribētu īpaši uzteikt Ikšķilas senioru skolu, jo jums ir ļoti aktīvi, gudri izglītoti seniori. Bet katrā no senioru skolām, katrā no 3. paaudzes universitāšu iestādēm arī būtu jābūt šai senioru pašu iniciatīvai, kas ir senioru iesaist viņu dzīves kvalitātes uzlabošanā. 3. sektors bija iekļaujoša sabiedrība, un šeit tad mēs saprotam, ka tā ir visu vecumu grupu pārstāvju dzīvo aktīvu un pilnvērtīgu dzīvi. Un šeit arī mēdījiem ir aicinājums vēlreiz un vēlreiz tad lūdzu piedalīties jaunas vecumdienu kultūras veidošanā Latvijas sabiedrībā. Protams, arī svarīgi ir runāt par starppaužu komunikācijas veicināšanu. Mazliet vēlāk es arī pieskaršos, kāpēc tas ir svarīgi. Un noslēdzošais 4. ir valsts politikas sabiedrības novecošanas jautājumā veidošana, un šis ir ļoti svarīgs sektors, jo projekta ietveros esam runājuši ar valsts dažāda līmeņa politikas veidotājiem, un varētu teikt, ka sokas ļoti dažādi, iet kā pa kalniem un kā pa lejām. Man gribētos tādu padalīties ar savu personīgo sajūtu, ka Latvijā īsti vēl tomēr nav pārliecināts valsts sektors, ka 3. paaudzes universitāšu senioru skolas un šāda tīkla izveidošana būtu tiešām vērtīgs pienesums valsts ekonomikai un valsts sociālajai dzīvei. Kamēr, teiksim, ārzemēs, kur mēs bijām 4 pieredzes apmaiņās, mēs redzam, ka par to neviens vairs nediskutē. Tas ir atrisināts jautājums, un tad 3. paaudzes universitātes ir ieviestas gan Polijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā. Un, protams, tālāks piemērs nāca arī no Portugāles. Virzoties jau uz savas prezentācijas noslēgumu, tad es gribētu uzsvērt, kādas ir šī brīža Latvijas problēmas senioru skolu tīkla izveidas kontekstā, kādas mēs to redzam šajā projekta brīdī. Projekts noslēgsies 30. septembrī, iespējams kādi solīši vēl tiks paveikti, bet šobrīd tas ir skaidrs institucionālā ietvara trūkums, arī koordinācijas trūkums, ko asociācijas dibināšana savā veidā jau ir atrisinājusi.
Protams, ir ilgtermiņa finansējuma neskaidrības, ar ko mēs runājam un vēlreiz runāsim ar valsts sektoru. Atšķirīga lokālā aktivitāte, tas nozīmē, ka senioru skolas ļoti var atšķirties. Ja, teiksim, Madonā šobrīd ir tikko svaigi izveidojusies senioru skola uz bijušās pensionāru biedrības bāzes. Ir arī piemēri, kur Dobelē, piemēram, Dobeles pilsētas pensionāru biedrība strādā jau kā 3. paaudzes universitāte, jeb senioru skola. Tad ir arī tādas senioru skolas, un Ikšķilē ir viens no tiem piemēriem, ja, kur viņi jau kopš dibināšanas brīža jūs esat veidoti jau kā bāzes senioru skolai, senioru mūža izglītībai un senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Arī organizatoriskā sadrumstalība jāmin kā problēma, un, protams, Latvijā šīs senioru skolas 3. paaudzes universitātes nav izveidots kā vienots zīmols, lai mēs, piemēram, runājot ar presi, pateiktu, mēs runājam par senioru skolām, ja 3. paaudzes universitātēm, un viņi zinātu, kāds ir šis konteksts. Nu, un blakus jūs redzat ieteikumus, risinājumus. Ceru, ka kamēr es stāstīju par problēmām, jūs risinājumus būsiet jau izlasījuši, nepārlasīšu. Nu, kā tad mēs redzam turpmāk šo atbildību un funkciju sadalījumu? Tad iesaistoties gan valsts līmeņa institūcijām, ja, un veidojot standartus un sniedzot finansējumu U3A tīklam, jeb senioru skolu tīklam Latvijā, jo pamatojumā redzat, valsts pusē ir lielāka kapacitāte. Valsts definē likumisko ietvaru, nosaka standartus un arī spēj finansēt. Otra puse noteikti ir pašvaldības, kas sniedz līdzfinansējumu senioru skolu darbībai un arī koordinē, arī telpas piedāvā, un ļoti brīnišķīgi šodien ir viesoties Ikšķiles bibliotekā. Un nevalstiskais sektors, jeb nevaldības organizācijas, kas piešķir senioru skolām saturu. Ja, tad kāds ir pamatojums? Mēs ar senioriem strādājam ne pirmo dienu, mēs pārzinām viņu vajadzības, un mēs zinām, kā tad šo standartu, kuru noteiktu valsts, piepildīt ar senioriem saistošu saturu un valstī noderīgiem risinājumiem. Kāpēc Latvijas sabiedrībai to vajag? Kāpēc Latvijas sabiedrībai vajadzētu senioru skolas, U3A, 3. paaudzes universitātes? Ar visiem šiem jēdzieniem mēs saprietam vienu un to pašu, jo senioru skolas ir veids, kā valstī sasniegt pašas valsts uzstādītos mērķus. Tie arī ir vairāk veselīgi nodzīvotie gadi Latvijas pilsētās, laukos, visā Latvijas teritorijā. Varat redzēt datus, kādi ir šobrīd un kādi ir Eiropas Savienības vidējais veselīgi nodzīvoto gadu rādītājs. Un redzat arī, ko valdība ir apstiprinājusi, tad Veselības ministrijas izstrādātās sabiedrības veselības pamatnostādes, kur arī ir apņemšanās, tātad viens no uzdevumiem, palielināt veselīgi nodzīvoto mūžu par 3 līdz 4 gadiem. Protams, tā ir sociālās izolācijas mazināšanās, domāju, šeit nav jāskaidro gari. Starppaudžu dialogs gribētu vairāk pieskarties šai tēmai. Kāpēc? Tāpēc, ka Latvijas valstī mēs bieži vien starppaudžu dialogu nevērtējam kā tādu sabiedrības vienotības vienu no iemesliem. Ja mēs valstī runājam par kas var vienot šodienas Latvijas sabiedrību, vairāk runa aiziet uz to, ka mums vajadzētu iesaistīt, integrēt dažādas minoritātes, un tikai tad, ja dažādas Latvijas tautas dzīvos draudzīgi, tad Latvijas valsts arī būs stipra un sabiedrība būs noturības spējīga. Nē, es gribētu teikt, ka šeit ir jārunā ne tik daudz, protams, arī par minoritāšu iesaistīšanu un dažādu nacionalitāšu vienotību, cik par Latvijas dažādu paauģu vienotību un spēju sadarboties. Jo mēs zinām, ka Latvijas arī minoritātes ir ļoti dažādā vecumā, un ja mēs
izvirzīsim šo aspektu kā galveno, kā starp paauģu savienību un sadarbību, tad valsts noteikti, es domāju, virzīsies uz šo sabiedrības saliedētību daudz straujāk. Protams, arī tas, ko mēs redzam citās valstīs, kā ieviešot U3A jeb senioru skolas, varam rast budžeta ietaupījumus un labāk izmantot tos resursus, kas ir pašvaldībām un šobrīd stāv neizmantot, īpaši attālākajos no Rīgas reģionos. Šai vietā man gribētos teikt, ka ja mēs vienā otrā sarunā esam dzirdējuši, ka senioru skolas 3. paudzes universitāte, tā ir vēl viena ideja, kas iespējams prasīs valsts resursus. Arī žurnālisti, godīgi sakot, ir uzdevuši tādus jautājumus. Vai tikai jūsu visas kustības pamatā nav vēlme panākt finansējumu no valsts? Mēs nenoliedzam, finansējumu vajadzēs, bet šī noteikti nav daudz miljonu ideja, kurai būs nepieciešami ļoti lieli miljoni. Tad šī ir samērā ekonomiska ideja un sniedz dažādus ieguvumus valstī, tā skaitā arī pašiem senioriem. Un te es neuzskaitīšu, kādi ir resursi, kurus U3A tīkli ieviešana radīs Latvijā, jūs paši varat izlasīt. Un īpaši man gribētos uzsvērt starppaudžu saiknes stiprināšanu. Nobeigumā es gribētu pabeigt ar tādām spārnotākām frāzēm. Jautājiet mums, mēs atbildēsim, īpaši vēršoties pie žurnālistiem. Kāpēc? Jo mēs pārzinām problēmas un to risinājumus, un mēs zinām, ka seniori grib iesaistīties, jo, kā viņi teica fokus grupās, neko par mums bez mums. Mūsu sauklis, ar kuru mēs iesim tālāk līdz septembrim un acīm redzot arī pāri projekta robežām, senioru skola ir vērtība, bez kuras stipra Latvija nav iedomājama. Paldies par jūsu uzmanību. Redzu, ka arī mūsu labvēlis U3A tīkla ieviešanas jautājumā, jeb senioru skolas ieviešanas jautājumā Imants Lipskis ir piebiedrojies no Labklājības ministrijas. Un par cik viņš šobrīd ienāca pa durvīm, man gribētos uzslavēt, ka ar Labklājības ministriju mums līdz šim ir izdevusies viskonstruktīvākā saruna. Cerams, ka tā būs arī sadarbība nākotnē, jo senioru skolas, vēlreiz atkārtoju, ir vērtība, bez kuras stipra Latvija nav iedomājama. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Agita. Un tagad neliels ieskats līdzinājā senioru skolu darbībā, kas Latvijā notiek. Un šajā senioru skolu izglītībā ir iesaistītas ne tikai biedrības, bet arī pašvaldības. Un Latvijā tās ir dažas tikai, bet pamazām. Aicināšu tagad Jelgavas senioru universitātes pārstāvu pastāstīt, kas tad ir Jelgavas piedāvājums senioriem. Jā, labdien visiem vēlreiz. Es pārstāvu Jelgavas senioru universitāti šodien, un tie, kuri zina un pazīst mūsu senioru universitātes vadītāju Ilgu Antužu, Ilga jums sūta sirsnīgus sveicienus. Pašai ģimenē viņai šobrīd ir ļoti skumji brīži, tāpēc viņa nevar būt klāt, bet es pastāstīšu šodien par to, kā mēs darbojamies un ko mēs Jelgavā darām. Universitāti vada, mēs tā ambiciozi esam nosaukuši sevi par universitāti, nevis senioru skolu, un mūsu universitāti vada Ilga Antuža, un mums ir brīnišķīgi koordinātori patiesībā, uz kuras pleciem un uz kuras aktīvo darbību visu universitāte arī balstās, jo visas dalības maksas, lektoru apzināšana, mācību organizēšana,
modelēšana un tā tālāk ir mūsu Irēnas pārziņā. Viņi to dara tiešām brīnišķīgi. Un mācību tēmas ir sadalāmas tādās 4 lielās grupās. Pirmkārt, tās ir valodas, konkrēti tā ir angļu valoda un portugāļu valoda. Tas stundu skaits šeit ir saskaitīts par 25. mācību gadu, bet jāsaka, ka mēs jau 3. gadu darbojamies, un tas stundu skaits ir apmēram līdzīgs, jo mācības ilgs no septembra līdz maijam, ja? Tā kā tur apmēram līdzīgi iznāk, un katrā no šiem te mācību blokiem, gan valodās, gan informācija tehnoloģija apguvē, gan veselības lietu apguvē, gan radošo prasmi apguvē. Tās tikšanās mums ir katrā no tām mācību grupām vienu reizi 2 nedēļās. Tā kā gana bieži ir iespēja satikties. Protams, citā laikā pa vidu vēl ir arī citi biedrības pasākumi, tādi kā vingrošana, kā dejošana, dziedāšana, joga un ekskursijas un daudzas citas lietas, bet šīs ir tās lietas, kuras mācību gada beigās tiek ierakstītas lūk šai te mūža izglītības grāmatiņā un attiecīgi apstiprināts, ka tas ir apgūts. Lektori, liela daļa lektoru ir brīvprātīgi pasniedzēji, īpaši radošo prasmju grupā, kur ir daudzas senioras mums pašas ar labām prasmēm un var tālāk vadīt šīs nodarbības citiem kolēģiem. Un tad ir, protams, kā valodu apmācībā, piemēram, vai informācija tehnoloģijās, tur mums ir brīnišķīgas skolotājas, kas par simbolisku samaksu ir ar mieru ar senioriem pacietīgi strādāt. Mācību maksa mums, protams, ir 20 eiro mēnesī katra no 43 studentiem maksā. Diemžēl jāsaka studentiem, kungu mūsu vidū pagaidām vēl nav. Tas tāds, sazinoties ar citām arī senioru skolām, citviet patiesībā ļoti līdzīgi ir, ja. Mums ir vairāk tādi sadarbības līgumi, kuru ietvaros tātad mēs izzinām dažādu pieredzi un gūstam sadarbības partnerus. Viens no tādiem ir lūk šis te Rutis, kas ir starptautisks projekts un ļoti labi, ka mēs varam būt Vidusdaugavas NVO biedri un arī citur. Un te mēs smeļoties šo te pieredzi, smeļoties idejas, redzam, ka ir iespēja un ir jāmeklē un jābūt šādai iespējai paplašināt universitātes darbību, jo mēs esam tikai 43 studenti, es saku tikai, jo turpat blakus Lietuvā, piemēram, Viļņas senioru universitāte ir 2000 studentu liela. Līdzīgi arī ir Portugālē. Mums bija iespēja arī aizbraukt uz Portugāli pēc viņu pieredzes šopavasar. Un arī tur tikai vienā no Portugāles reģioniem universitāte arī ap 2000 studentu liela. Ja? Tā kā mums ir, tas ir tas virziens, kādā ir jāstrādā. Sadarbības partneri, mums brīnišķīgs partneris ir Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība, un esam priecīgi, ka NVO vadītājs Uldis Dūmiņš, kas līdz šim bija, ir pēc vēlēšanām iekļuvis Jelgavas domē, un tādēļ mēs esam diezgan pārliecināti, ka mums šī labā sadarbība turpināsies, jo Jelgavas pašvaldība mums faktiski finansē telpas. Šobrīd jau tās telpas ir jau pamazām, protams, un ja mēs runājam par universitātes paplašināšanu, tad telpu ziņā nav kur, bet tas ir izcināms jautājums, bet jebkurā gadījumā tā ir tāda laba sadarbība. Otrs ir valsts pilsētas iestāde kultūra, arī laba sadarbība, kur mēs ik pa laikam
studentes piedalāmies kā brīvprātīgās dažādos pilsētas pasākumos, un līdz ar to tādas apusējas sadarbības rezultātā mēs atkal savukārt varam piedalīties bez maksas bieži vien vai pa simbolisku samaksu dažādos kultūras pasākumos, tā kā tā tāda laba iespēja. Nu, un tad mums ir divas pirmsskolas izglītības iestādes, Lācīts un Zemanīte, kur bērniņi, īpaši tā lielākā, vecākā grupa, nāk pie mums ciemos un rāda, ko viņi ir iemācījušies un rotaļājās ar mums kopā. Tā kā tā arī tāda starp paudžu tāda laba sadarbība ir. Spīdolas valsts ģimnāzijas skolēniem bieži vien ir šie te skolēnu zinātniskie darbi, kur viņi nāk pie mums arī dažādas aptaujas veikt un tā tālāk, jo viņus interesē arī šīs vecākās paaudzes problēmas, un mēs savukārt viņiem varam stāstīt savu dzīves pieredzi, šos dzīves stāstus, un jaunieši labprāt tos uzklausa. Nu, un arī ar Jelgavas tehnikumu laba sadarbība, tā kā pilsēta dod savas priekšrocības, protams. Nu, un tad mums, protams, notiek tādas vienreizējas arī tematiskas lekcijas. Ļoti laba sadarbība mums ir izveidojusies ar amatu sētu, kas mums ir blakus, bet tad arī citas tādas Jelgavas uzņēmēja darbības vietas vai cits kādas institūcijas arī sadarbībai. Piemēram, maizes cepšanas meistarklase notika, par dažādu graudu īpašībām runājam un maizes īpašībām un tā tālāk. Tā kā šeit es atkal visu nelasīšu, laika taupīšanas nolūkā, bet ko es gribētu teikt, kas seniorus īpaši interesē, tās ir veselības problēmas. Uzaicinot dažādus veselības jomas speciālistus ciemos uz diskusijām un uz tikšanām, parasti zāle ir pilna un tā interese ir ļoti liela par šīm lietām. Nu, tad arī tādas mācību ekskursijas, piemēram, Mārupē bijām uz restorānu Hercogs, kur mūsu saimnieks iepazīstināja ar vīnu pasauli, ar vīnu degustāciju un ciemojamies arī pie citām senioru skolām vai biedrībām citās Latvijas vietās. Tad mums ļoti arī tādas iecienītas ir tikšanās ar dažādiem zināmiem cilvēkiem. Piemēram, ārkārtīgi sirsnīga tikšanās bija ar Dainu Bruņinieci, kas arī Jelgavnieci ir, ja, bet mēs viņu visu atceramies kā savai zemītei veidotāji, ja, tā kā tās tādas atmiņas arī kopīgas, kas mums bija. Tad Lija Guļevska, mums ir vairāk kārt bijusi dzejnieki, piemēram, Pāvils Raudonis, Inese Zandere, arī brīnišķīgi tikšanās bija ar Latvijas universitātes profesoru Mārcu Auziņu, kurš izrādās ļoti labprāt brauc pie senioriem un runā par dzīves filozofiju un dzīves problēmām un skaisto novecošanu, jo pats ar viņš vairs nav nekāds jaunais puisis, ja, nu tā kā tādas kopīgas tās tikšanās. Nu, un tad tās radošās darbnīcas ir, šeit mēs rīkojamies tā, ka apzinām pirmkārt intereses, kādas ir mūsu studentēm, ko viņas gribētu darīt, un arī kuri no mūsu senioriem var kā brīvprātīgie vadīt šīs meistarklases. Ja? Nu, piemēram, mums dekupāža bija, tad mums bija, mēs audām laka
lakatus, piemēram, tas bija tāds brīnišķīgs pasākums kopā ar ukraiņiem arī un ar floristikas tādām meistarības lietām iepazināmies. Nu, un daudz tādas citas. Es nelasīšu šeit viss. Mums, protams, priekšrocība ir tā, ka Jelgavā ir Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Es arī visu mūžu esmu šai universitātē nostrādājusi, šogad pārtraucu beidzot, ja, bet tā ir tāda neizmantot iespēja, bet uzreiz jāsaka, Agita jau pieminēja to, ja, par to sadarbību ar universitāti. Mūsu rektori nezina par senioru skolām, un loģiski, ka viņi nezina. Tas nav viņas lauciņš, ja? Bet tikpat labi tā varētu būt ārkārtīgi laba iespēja. Kāpēc, lai senioru universitāte nebūtu 6. fakultāte, piemēram, kā tas ir Viļņā, ja? Bet, protams, tam visam ir vajadzīgs normatīvais ietvars, nu, kā citādi, vai ne? Tā kā tas ir tāds nākotnes jautājums. Jā, nu, pilsētas svētkos mēs piedalāmies šeit, tikko maijā bija skaisti pilsētas svētki, mēs katru gadu arī gājienā sevi pārstāvam un mūs ar ovācijām tur uzņem un tā. Jā, šeit daži attēli no tikšanās reizēm. Tā kundze garajā, tā brunīgā kleitā ir Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece, līdz šim bija Rita Vectirāna, kura ārkārtīgi daudz mūs atbalsta un palīdz dažādu projektu īstenošanā un tā. Nu, tad šeit ir tie universitātes īstenotie projekti atzīmēti, tā kā es jau pieminēju to sadarbību ar Ukraiņu biedrību, ja, tad tas bija projekts, kuru finansēja arī pašvaldība par Latvijas un Ukrainas kultūrām, kas savīst kopā, tā bija tā lakataušana. Un šogad mums būs 20 gadu jubileja senioru biedrībai, un tad tie lakati arī būs izlikti izstādē un tā. Jā, tad šie atmiņu stāsti, ko jau es pieminēju. Tad pašvaldības projekts Sudraba vecums būsim zinoši. Šeit mēs no pašvaldības zināmu finansējumu esam saņēmuši arī, kas atvieglo atkal to mācību organizēšanu. Jā, nu un citi šie te īstenotie projekti. Es pieminēju Arodu sētu, mums ir laba tā ģeogrāfija, tur, ka blakus ielai otrā pusē ir Jelgavas Arodu sēta, amatu sēta, es atvainojos, amatu sēta, kur ir brīnišķīgas darbinieces, kas tur strādā, un mēs varam ar viņām kopā veidot un uzturēt dažādas tradīcijas un aicināt arī draugus, ciemiņus, jelgavniekus ciemos, un šeit tāds piemērs Jāņa ielīgošanas pasākums. Nu, tad mēs krājam studentu iedvesmas stāstus. Katra studija gada beigās, ja mācību gada beigās, katrai no studentēm ir jāuzraksta kāds, nu, Ilga mums vienmēr prasa vienas lapuses garumā, tādu vērtējumu kārtējam mācību gadam un ieteikumus turpmākajam darbam. Nu, šeit daži tie izteikumi tikai vērtējumi no studentēm. Tā kā droši vien šī būs arī prezentācija pieejama kolēģiem. Ja? Nu, ja tad varēsiet palasīt, es nelasīšu, protams. Nu, jā, un ļoti simboliski šogad mums izlaidums notika. 3. izlaidums senioru universitātei, mūsu Biozinātņu universitātei. Varbūt, ka tam būs kaut kāda tālējoša, tam būs tālējošas sekas. Jā, nu, universitātās izlaidums jau ar kūku un visām izdarībām, kā tas pienākās. Nu, regulāri arī aptaujājam studentes par mācību procesu norisi, par ierosmēm, kā tālāk darboties un ko darīt. Tā, es ceru, ka es daudz maz iekļauvos laikā. Jā, paldies! Ja ir jautājumi, ja nav paredzēti jautājumi. Jā, ja ir kādi jautājumi, droši. Tā, paldies Jelgavas universitātei.
Paldies par jūsu darbu. Un aicināšu arī... Tomēr man ir ieslēgts, jā. Man jāatslēdz, jā? Aicināšu Liepājas pašvaldības pārstāvu pastāstīt, kā tā ir noticis, ka Liepājas pašvaldībā ir senioru akadēmija. Jā, labdien visiem! Sveiciens no Vēju pilsētas Liepājas. Arī šodien Liepājā spīdēja saule. Paldies! Arī par Ikšķiles sauli. Un jā, manuprāt, Liepāja ir viena no tām retajām pašvaldībām. Varbūt es kļūdīšos, bet manuprāt viena no. Daudzās pašvaldībās nav. Mums ir sava senioru izaugsmes akadēmija, kas ir zem pašvaldības. Šobrīd šī programma ir zem izglītības pārvaldes, un tad, jā, kad Sanita arī teica, kāds varētu būt šis temats mūsu prezentācijai, tad arī mēs ieliekām, ka senioru izglītība pašvaldības pakalpojumu klāstā. Un tad dalīšos ar Liepājas pieredzi, un kaut kas man jau te notika, jā. Jā, tad mūsu senioru skolas nosaukums ir Senioru izaugsmes akadēmija. Un arī nedaudz vēlāk būs slaidos rakstīts, kāpēc tieši tādi 3 vārdi. Bet tad kopumā, kas ir Senioru izaugsmes akadēmija, tad tā ir izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra. Manas nodaļas, ko es vadu, personības izaugsmes un pilnveidas nodaļas, īstenot iniciatīva, lai veicinātu Liepājas un Dienkurzemes novada senioru, iesaist pieaugušo izglītībā, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, kā arī senioru pilsonisko līdzdalību. Kā es vienmēr saku, akadēmija nav par brīvā laika pavadīšanu, akadēmija ir par jaunām zināšanām, prasmēm un par tādu jēgpilnu un kvalitīvu pavadītu laiku. Un tad nedaudz arī vēsturiski skatoties atpakaļ, tad izveidot 22. gada maijā. Maijā mums bija pirmā grupa, jo mums akadēmija ir par grupām, tad šī ir daļēji pašvaldības finansēta iniciatīva. Nav tā, ka šo akadēmiju uztur pilnīgi pašvaldība, bet mums ir no pašvaldības budžeta pirmkārt mana alga, telpas un, protams, arī atlīdzība pasniedzējiem. Bet kāpēc daļēji mums arī ļoti daudz pašvaldības varbūt kolēģi, mani kolēģi vai kādu biedrību cilvēki ir arī gatavi bez maksas, līdzīgi kā bija Jelgavā vadīt šīs nodarbības. Un nav tā, ka visi pasniedzēji saņem par šo darbu samaksu. Viņi paši ir piekrituši, vienmēr mēs piedāvājam, bet arī vienā no pēdējiem slaidiem būs dažādi ieteikumi. Un es teiktu, ka ļoti, ļoti daudz, ko arī var izdarīt mūsu valstī bez lielām naudām, bez lieliem projektiem. Un šim visam uzsaukumam, akadēmijas pasākumam tur nav neviens cents no Eiropas projekta, tur ir pašvaldības budžets, un nav tā, ka arī visi saka, kas tas par projektu. Nav tas projekts, tā ir mana brīvprātīga iniciatīva, ko es daru ar prieku. Man ir atbalstoša vadība, kura teica, jā, forši, ejam arī senioru šo ceļu. Protams, visi ļoti brīnās, kāda izglītības pārvalde ar senioriem, bet tāpēc, ka mums ir šis metodiskais centrs un mums ir viena nodaļa personības izaugsmes un pilnveidas nodaļa, saucamā pieaugušo izglītības nodaļa, un tāpēc arī seniori ir ļoti, ļoti būtiski mums, un ik viens mēs būsim seniori, gribam vai negribam. Un kā man patika Islandes kolēģi pieredze, viņa teica, es šobrīd, kamēr strādāju, es veidoju tādu vidi, kādā es gribētu dzīvot. Un arī iespējams es pēc diezgan daudziem gadiem, nezinu, cik man būs pensija, nebūs. Es arī gribētu tādā akadēmijā iet un mācīties. Un jā, līdzīgi kā Jelgavā, patiesībā Jelgavā ir ļoti, ļoti līdzīgi kā mums ir. Arī mums ir izlaidums, tikai mums ir par grupām, mums nav visu gadu, mēs nemācamies, mēs mācamies konkrētajā grupā. Arī ir dažādas publikācijas, pēdējā laikā diezgan interesēs arī par mums televīziju, mēs ik pa laikam arī esam LTV ziņās un vēl, bet mēs tikai par to priecājamies. Tad, jā, kāpēc man Sanita neiet? Ar šito, ne? Ar ko? Ar to. Labi, tad tā. Tad pirms akadēmijas uzsākšanas mums notiek interešu izzināšanas un mācību vajadzību tikšanās. Kad seniori atnāk,
ir publiski izziņots datums, laiks un vieta, kur kad tad seniori atnāk diezgan šobrīd jau daudz. Mums vidēji uz tādu tikšanos atnāk pāri pa 50 cilvēkiem. Uzņemt mēs varam tikai 20, mums ir limitēts skaits. Un tad visi cilvēki ir atnākuši, viņi jautā, es viņiem jautāju, ko viņi grib mācīties, viņi man izstāsta, aptuveni ir par, es teiktu, virs 100 tematiem, un tad es mēģinu apkopot līdz 8 tēmām, jo 8 nodarbības viņi apmeklēs akadēmijā. Un mūsu akadēmijā arī, manuprāt, līdzīgi kā Jelgava teica, mācības saturs ir veidots uz senioru vajadzībām un interesēm. Es varētu visu kaut ko viņiem piedāvāt, bet tas mans uzskatījums ir, kad seniors mācīsies to, ko viņš tiešām gribēs, kas viņam būs vajadzīgs. Arī mūsu pieaugušiem, es domāju, ikvienam, kad mēs ar lielāku motivāciju mācīties tieši to, ko mēs gribam, kas mums ir vajadzīgs. Dalība ir bez maksas. Tiešām viņiem nav jāmaksā ne cents. Protams, viņiem ir jānokļūst uz šo vietu. Mēs nenodrošinām publiskos transportus, bet akadēmija notiek Liepājā. Liepāja nav ļoti liela, mums ir ļoti labs sabiedriskais transports un ļoti daudz senioru brauc ar riteni vai iet ar kājām, tā ka viņi visur paši var nokļūt. Tad kāpēc tieši Senioru izaugsmes akadēmija? Un tas, ko es arī gribētu akcentēt šajā preses konferencē, kad senioru izglītībai ir jābūt pieejamai ikvienam senioram, ikvienā pašvaldībā. Un es gribētu teikt, ka tā nevar pastāvēt tikai uz nevalstisko sektoru un uz organizācijām. Ir arī jāiesaistās pašvaldībai, un pašvaldībai ir jāatrod budžeta ietveros iespējas atbalstīt šos cilvēkus, kas grib mācīties. Un ir jārada iespēja senioriem mācīties neatkarīgi no vietas, kur viņi dzīvo, vai tas ir pagasts, vai ciems, vai pilsēta. Un viņiem ir jākļūt zinošākam un prasmīgākam, jo tas mans vienmēr tas uzskats ir, jo zinošāks seniors, jo mums visiem būs labāka dzīve sabiedrībā. Jo, diezgan skumji, bet ja paskatās dažādas pētījumus, tad ļoti daudz tieši tie seniori ir tie, kas tic viltu ziņām, tieši seniori ir tie, kas uzķerās uz krāpniekiem, un tieši seniori ir iespējams tie, kas veido tās lielākās rindas ārstniecības iestādēs. Un kā man patika Agita teica, kad ja man ir ko darīt, es nemeklēju kašķi, es nemeklēju kāda kaita man sāp, es eju un daru un mātos, jo arī mūsu seniori, kas ir jau vairāk kā kopā 156, kas šo akadēmiju ir absolvējuši, es teiktu, ka esot akadēmijā, viņiem kaut kā tās kaitas aizmirstās. Viņi iet un dara. Un, bet kāpēc akadēmija? Tad pirmkārt seniors noteikti mērķgrupa. Mēs neprasām vecumu. Ja tu jūties piederīgs senioru grupai, nāc. Cik es zinu, jaunākais dalībnieks man ir bijis ap 55 un vecākais 87. Izaugsme, jauna zināšanas un prasmes, ikvienam tas noder neatkarīgi no vecuma, un akadēmija konkrēta vieta, kur justies droši, mācoties kopā. Un kas ir ļoti svarīgi? Droša vide senioram. Ja droša vide nebūs, seniors nenāks un nemācīsies. Mazliet skaitļus ieliku. Tad kopumā mums ir 156 absolventi, kas ir izgājuši visu šo kursu. 8 grupas. Pagājušajā nedēļā nosinājām 8. grupas izlaidumu. 150 sievietes, 6 vīrieši. Mūsu dalībnieki ir bijuši absolventi. Tad, un tas, kas ir mūsu akadēmijai forši, kad mēs ļoti, ļoti mudinām cilvēkus doties tālāk dzīvē. Uzsākt savu mazo biznesu. Ik viens mēs kaut ko darām mājās. Mums ir vairākas seniori, kas ir kļuvuši par certificētām auklēm. Ir vairākas seniori, kas ir atvēruši pašnodarbināto statusu, kļuvuši par mājražotājus. Tāpat tās aicinām aktīvi iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Un kaut kā ir sanācis, ka diezgan daudz arī seniori, kas ir akadēmijā, viņi atrod jaunus kontaktus un viņiem rodās dažādi darbiņi. Arī tikko vakar viens vīrietis teica, biju akadēmijā, satiku vienu paziņu, viņš man piedāvāja darbu, strādāju tagad par sanitāru. Neviens nav teicis, ka arī cilvēks ir sēž un nevar strādāt par sanitāru. Jo arī šis akadēmijas princips ir, mēs ļoti, ļoti veicinām, mēs gribam veicināt sudraba ekonomiku. Mēs kaut kā Latvijā par to esam ļoti, ļoti piemirsuši. Mums šķiet, kad mēs aizējam pensijā, un tas cilvēks kopumā tikai gaida konkrēto datumu, kad doties uz kapiem. Ļoti daudz tā uzskata, es tā neuzskatu. Man liekas, ka cilvēkam tie ir paši labākie gadi. Īslandē, kad mēs bijām, kolēģis teica,
Tas ir laiks, kad es varu dzīvot, bērni izauguši. Iespējams, vīrs ir, iespējams, nav. Es varu ceļot, man ir kaut kāda naudiņa. Ja man naudiņas nepietiek, es varu strādāt. Un senioros ir ļoti liels resurss. Ik viens seniors var būt eksperts kaut kādā konkrētā jomā. Nu, nav tā, ka mēs esam savus gadus nodzīvojuši, pārsvarā tie ir 60 vai vairāk, un mums nav kaut kāda zināšanas ik vienam. Es ticu, ka arī šeit klātesošie kādā jomā ir eksperti, un mēs varam izmantot tieši seniors kā ekspertus. Tāpat tās, 8 nodarbības. Katrai grupā ir 4 mēneši, un kas ir mums arī pozitīvi, ko es arī, manuprāt, Jāgavas kolēģi teicu, mēs šos seniorus, kas atnāk pie mums, mēs veicinām arī viņus kļūt par mūsu nodarbību vadītājiem. Mums nav tikai senioru skola Liepājā, mums arī ir šī nodaļa, kur mēs vadām ikvienam pieaugušiem mācības, un mums tikko bija superīga pieredze. Mūsu absolventi vadīja latviešu valodas nodarbības. Iespējams, kāds redzēja presē, kāds nē. Mēs organizējām latviešu valodas nodarbības cilvēkiem, kas ilgstoši bijuši ārzemēs vai kas ir atgriezušies no kaut kurienes citurienes vai krievlodīgiem, un burvīgi skolotāji. Mēs viņai samaksājām, viss bija kārtībā, viņi bija tik priecīgi, ka viņi atkal ir novērtēti. Un tāpatās, viņi ir kļuvuši par mūsu nodarbības vadītājiem, un arī aptuveni ar šiem visiem 156 saskaitīja ir aptuveni dažādi 30 nodarbību vadītāji strādājuši. Dažas bildes, nodarbības saturs ir ļoti, ļoti dažāds, tiešām joga, veselīgs dzīvesveids, bet pēdējos 2 gadus topa nodarbība ir mākslīgais intelekts. No sākuma, kad seniors kāds pačuks, mākslīgais intelekts, viss tā, bet tad, kad es saku, aiziet, tad viss tā, super, mums tikko bija viena kundze, arī Latvijas televīzijā stāstīja, viņai bija ceļojums uz Romu. Es neko nesaprotu, es uzjautāju mākslīgam intelektam, viņš man visu izstāstīja. Tā kā nevajag arī baidīties no tehnoloģijām, jo senioriem ļoti iepatīkās, un es vienmēr saku, ar piesardzību neaizraujamies, dzīvojam normālu dzīvi, nerunājam tikai ar ChatGPT. Un, tad vēl dažas bildes, jo tas saturs ir ļoti, ļoti atšķirīgs, bet ir mūsu svarīgais notikums arī ir izlaidums, un mēs vienmēr izlaidumā cenšamies atbalstīt seniors arī ar burvīgām dāvanām. Mums ir veiksmīgas sadarbības, arī šogad esmu pateicīga. Mums CRMI Latvija atbalstīja seniorus, sagādāja burvīgu dāvanu grozu un vēl citas organizācijas un uzņēmumu. Tā kā es teiktu, ka arī izlaidums ir jāsvin svētku. Tādā īpašā dienā mēs nākam sapucējušies, mums katram ir līdzāk kāds gardums, ko mēs esam paši uztaisījuši, jo arī pie ēdiena ir ļoti labas sarunas un var atraisīties domas. Un dažas atziņas un labā prakse, tad pirmkārt, manuprāt, ja tu atrod labu profesionālu nodarbību vadītāju, veido ilgstošu sadarbību, jo ticiet man, nav daudz cilvēku vispār, kas grib strādāt ar senioriem, tāpat kā senioriem un jauniešiem. Tās ir 2 kategorijas, kur nevienmēr visi grib strādāt. Tad nevienmēr ir nepieciešama nauda. Kā es saku, arī var daudz ko izdarīt ar sadarbību, ar minimāliem līdzekļiem. Ir jāveido sadarbība ar pašvaldībām un valsts iestādēm. Kopā ir spēks, un, manuprāt, tik viena senioru skola ir kā tāds starpnieks starp senioru un šo konkrēto iestādi vai organizāciju. Tāpat tās vispirms ir jāapzina šīs mācību vajadzības, un tikai tad ir jāveido nodarbību piedāvājums. Un, protams, būt cilvēcīgam, neatteikt palīdzību, sniegt atbalstu, meklēt labākos risinājumus, bet arī iemācīties teikt ne. Un nobeigumā seniors ir devējs, ne patērētājs. Paldies! Zem QR kodiņa ir arī, manuprāt, viens no pēdējiem mēdī atspoguļot par mums, TV Kurzemes sižets par, ja kādas draudzējās tehnoloģijām var noskanēt un paskatīties. Un lai mums izdodās. Paldies, liels paldies, Agnesei, par šīs. Jā. Agnes, paldies par brīnišķīgo pieredzi pašvaldības līmenī. Un mēs arī bijām Liepājā un veselu dienu pavadījām. Un tā bija viena no skaistākajām dienām mūsu projektā, kas ir par kopā būšanu, par spēku šajā senioru tēmā. Bet es gribētu uzjautāt, uz to atļaušos. Kā tu redzi valsts lomu, lai šī mūsu kopējā pārliecība tiktu nostiprināta ne tikai atsevišķās pašvaldībās, kura ir labvēlīgāk, kura ne tikai atsevišķās nevaldības organizācijās, ja iedzīvotāju iniciatīvās. Kādu tu redzi valsts lomu, lai šī kustība attīstītos kā tāda vienojoša kustība Latvijā, kā tas ir citās valstīs? Interesants jautājums. Teikšu, ka godīgi man tāda viena atbilde nav, bet tā kā arī ikdienā es strādāju ar pieaugušo izglītību un esmu arī pieaugušo izglītības koordinātoru tīklā, tad tas, ko es vienmēr saku,
ja ir sakārtota augša, respektīvi, ja ir stabili pamati, var būvēt arī tālāk. Un tas, ko es redzu, kad ir nepieciešams Latvijā pieaugušo izglītības likums, jā, man kolēģi varbūt no IZM tagad teiks, ne, Agnes, nevajag, ļoti sarežģīti. Es esmu vairāk kārtīgi teikusi, ka, ja ir kārtīgs likums, tieši tāpatās kādreiz par jaunatnes politiku, arī kādreiz ar jauniešiem strādāja vai brīvprātīgā darba likums, kamēr nav izdoti kārtīgi normatīvie dokumenti, ir grūti kaut ko būvēt. Un es teiktu, ka man arī ļoti patīk tā ideja, kā ir citās valstīs, ka tiešām tā senioru skola arī ir pie universitātes. Es, protams, nezinu, ko pat universitāte par to domā, vai viņi gribētu ar tiem senioriem strādāt. Bet es teiktu, ka ir risinājumi daudz, bet tas, kas šobrīd, manuprāt, jā, kad katra pašvaldība kuļās kā māk, dara kā grib, ja nav pašvaldības atbalsts, tad ir NVO stiprais plecs, bet es teiktu, ja nāktu no valsts puses tāds uzstādījums vai, piemēram, sāktu domāt par to, ka vajadzētu tiešām to senioru skolu tīklu vai vajadzētu senioru universitātes, es domāju, būtu savādāk. Bet, protams, ir forši, ka mēs to daram, bet es teiktu, ka daudzas lietas ir vienkāršāk izdarīt, ja ir stabila pamata, respektīvi ir kāds normatīvais dokuments, likums vai likuma projekts vai kaut kas cits, un ir sakārtotas tās lietas. Jā, no Agnes pavilka vairāk uz IZM pusi un pieaugušo izglītību. Mēs tomēr projekta ietveros, kāpēc tā izcēla labklājības ministriju, ka projekta ietveros mēs redzam, ka labklājības ministrija tomēr atbild arī par to senioru labbūtību, jeb dzīves kvalitātes nodrošināšanu. Un runājot arī ar vairākiem ārvalstu ekspertiem, mēs redzam, ka tomēr labklājības ministrija ir tā ankura institūcija. Un tas, ko es varbūt nepastāstīju savā prezentācijā, es izmantošu iespēju drusciņu pagarināt to prezentāciju, tad šobrīd izstrādes un neizstrādes, bet parakstīšanas procesā ir arī memorands, kurā šīs mūsu nevaldības organizācijas, kuras ir iesaistījušās projektā, ir jau ar 6, manuprāt, vai 5 ministrijām parakstījuši šo sadarbības memorandu par kopīgas darba grupas izveidi, lai šādu tīklu Latvijā uzsāktu, attīstītu un arī iedibinātu. Tad lūk, šobrīd tieši pie izglītības ministrijas, es domāju, ka Sanita par to stāstīs savā prezentācijā, ir tā kā apstājusies bumba viņu pusē, jā, jo laikam tur tāpat daudz problēmas izglītības ministrijā, bet prieks, ka labklājības ministrija un varbūt arī parlamentārais sekretārs par to runās, ka esat uzņēmušies tomēr runāt labklājības ministrija un izglītības ministrija, lai vienotos, kas tad ir varbūt uzlabojums šajā memorandā, un tomēr viņš tiktu parakstīts un uzsākt savu darbību. Jā, tā kā mūsu tā ankura institūcija tomēr vairāk ir labklājības ministrija, bet, protams, turpat blakus stāv arī IZM. Paldies tev, Agnes. Jā. Jums būs vēl kāds jautājums? Paldies, liels paldies Agnesei par šīs iniciatīvas radīšanu Liepājā un par klātbūtni šodien un dalīšanos savā pieredzē, labajā praksē. Tā. Tā. Nav. Viss prezentācijas ir beigušās. Jā. Vēlreiz iesprāžamies datorā, vēlreiz aicinām viņu rādīt. Un 2 vārdos es būšu tā, kas pastāstīs mazliet par senioru izglītību augstskolu paspārnē. Kāpēc? Tāpēc, kad vēsturiski šī iniciatīva ir radusies augstskolā. Ja? Vēsturiski senioru izglītošanās sākās Francijā, Tulūzā. Tātad šīs senioru jaunu prasmju apgūšana, kā novecošanas, kā veselīgas novecošanas atbalsts vecāku gadagājumu cilvēkiem. Tātad 1973. gads, Francija, Tulūza samazinās studējošo skaits universitātē, un tātad profesors Pjērs Vella nāk ar ideju
kā studentus aicināt arī seniorus. Ļoti ātri šī ideja pārgāja arī uz Poliju, uz Varšavu. 1975. gadā arī profesore Halina Švarca to atnes uz Poliju. Un ļoti ātri, ļoti ātri kopš tā laika Polijā tā ir attīstījusies tik tālu, kad augstskolas, katra sevi cienoša augstskola uzskata par prestižu lietu, nodibināt arī studentu programmas, aicināt iesaistīties šīs trešās paaudzes universitāšu kustībā. Un, piemēram, Vroclavas universitātē, kur 1978. gadā ir dibināta šī trešās paaudzes universitāte, šobrīd ir 700 studējošo gadā. Viņiem nav noteikts laika limits, bet ir vietas, kur ir noteikts šis laika limits, dēļ tā, kad ir ļoti daudz studēt gribētāju. Un šajā darbā, šo darbu pārauga zinātniskā padome, bet aktīvi tiek iesaistīti arī seniori. Jā, tātad viņi paši ir studējošo pašpārvaldi un viņu resursi ir izmantots. Lai šādu trešās paaudzes universitāti veidotu, tiek izmantots kombinēts finansējums. Ja? Tātad maksā visi, gan valsts caur universitātes budžetu, gan senioru dalības maksa, līdzīgi kā tas ir Jelgavas universitātē, un arī dažādi projekti. Un tātad Polijā šī kustība ir līdz mūsdienām attīstījusies ļoti aktīvi, un arī mūsu kaimiņu valstīs, Igaunijā, Lietuvā, ir šī prakse universitātēm, akadēmiskai videi, tātad veidot šo piedāvājumu senioriem. Kas ir tas iegūms? Ir šī prestižā mācību vide. Prestiži ir gan universitātei, un prestiži ir arī senioriem tajā piedalīties. Nodarbības notiek regulāri. Tas ir atbilst senioriem, kuriem ir augstas prasības intelektuālās dzīves kvalitātei. Tiek iesaistīti paši seniori, veidojas filiāls, kā tas ir Igaunijā. Piemēram, Tartu universitāte ir filiāls visā Igaunijā. Un tiek izmantots, kā tas ir arī pašvaldībā, brīvais resurss, ja? Gan telpas, kas nav noslogotas, gan mācības spēks, infrastruktūra. Un es teiktu, ka arī tā plašāk skatoties, senioru universitātes ir aicinājums skatīties, kas ir tas resurss, kas jau ir pieejams. Un arī universitātei ir iespēja bez zināšanu sniegšanas un pētniecības īstenot šo savu trešo funkciju, zināšanu popularizēšanu sabiedrībā un līdzdalību sociālo problēmu risināšanā. Un, protams, seniori ir ļoti laba pētījumu bāze, kas mūsdienās kļūst arvien aktuālāki. Un, kā saka, teikusi Halina Švarca, tur, kur attīstās trešās paaudzes universitāšu tīkls, ārstu uzgaidāmās telpas kļūst tukšākas. Ja, tas, protams, nenozīmē, ka seniori neslimo, bet šī slimība nav fokusā un arī psiholoģiskā labklājība un labsajūta palīdz ar viņu sadzīvot. Un arī kopš tā laika, protams, senioru izglītība izplatusies visā Eiropā, un to pamanīs arī ANO starptautiskā Madrides rīcība plāna izstrādātāji, iekļaujot trešās paaudzes universitātes, jeb senioru skolas, ir atzinušas to kā metodi, un kad iesaka valstīm izmantot to kā svarīgu instrumentu, kas veicina vecāku gadagājumu cilvēku līdzdalību un iekļaušanu sabiedrībā. Ja, tas nozīmē arī, ka ir jāapmāca senioru apmācītāji, pasniedzēji, kas darbojas ar senioru auditoriju. Tas nozīmē, ka arī pašiem senioriem ir jābūt apmācītiem, kā parūpēties par savu veselību un labklājību. Un arī mazliet vēlāk, jau šī gadsimta 2015. gadā Pasaules veselības organizācija ir definējusi šo veselīgas novecošanas procesu, un tajā viņi runā, protams, par pamatvajadzībām, ja, kas ir mūsu pamatvajadzības dzīvesvieta, ēdiens un viss, kas mūsu eksistenci nodrošina, bet arī par spēju mācīties, attīstīties, spēju būt mobiliem, veidot un uzturēt attiecības ar citiem un sniegt ieguldījumu sabiedrībā. Un
Papētot vairāk arī Latvijas situāciju un izglītības attīstības pamatnostādes šim brīdim, tātad līdz 2027. gadam, un kas tad ir šis izglītības mērķis, ir noteikts, ka tas ir sagatavot individu dzīvē. Tātad tam, ar ko cilvēks savā vecuma posmā saskarās, un šis ir kopēts teksts 1:1. Un tas ir primāri saistīts gan ar tautsaimniecības attīstību un valsts konkurētspējas veidošanu, gan arī labklājības un dzīves kvalitātes nodrošināšanu. Mums, ikatram, jebkurā vecumā. Un arī runājot par dokumentiem un dokumentāciju, tad OECD ziņojums tendences, kas ietekmē izglītību, arī ir minēts šis, kad ir jāņem vērā, domājot par izglītības attīstību katrā valstī, kad notiek šis sabiedrības novecošanās process un kādus izaicinājumus tas rada. Un, protams, senioriem to izaicinājumu senioru vecuma posmā nav maz. Tas ir gan novecošanas process, gan vientulība, sociālā izolētība, jēgas zudums, nomāktība. Un tāpēc izglītība nedrīkst būt tikai sagatavošanās darbam, tai ir jāsniedz jaunas prasmes un zināšanas, saskaroties ar dzīves izaicinājumiem. Un tas ir būtisks rīks sociālajai saliedētībai, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai un aktīvai līdzdalībai jebkurā dzīves posmā. Tādēļ mēs aicinām arī valsts iestādes pārskatīt politikas jomas, atzīt trešās paudzes universitātes par efektīvu instrumentu un arī esam apņēmušies kā asociācija uzsākt dialogu ar augstskolām, mudināt, aicināt viņus iesaistīties senioru izglītībā. Tas nav vienkārši, jo augstskolas arī ir specifiska vide ar saviem ambicioziem mērķiem. Un vēl es gribēju piebilst, ka senioru izglītības tīkls tas nav tikai jaunas senioru organizāciju tīkls vai apkopošanās, bet tas ir aicinājums ikvienam iesaistīt, atbalstīt un mainīt domāšanu, vai kā mēs arī sākumā runājām, mainīt šo paradigmu. Un tas ir aicinājums ikvienam, gan senioriem būt aktīviem un pašiem iesaistīties, gan sabiedrībai būt iekļaujošai, atvērt durvis visos līmeņos, darba vietās, izglītībā, kultūrā, sabiedriskajā, politiskajā un ikdienas dzīvē. Un arī valdībai saskatīt seniorus kā aktīvu sabiedrības daļu. Paldies par uzmanību, tik daudz par augstskolām. Bet arī gatavojoties preses konferencei, uzrunājām, protams, izglītības ministriju, jo ir valstis, kur senioru izglītība ir izglītības ministrijas pāraudzībā, un, diemžēl, aizņemtības dēļ viņi šobrīd nevarēja piedalīties, bet viņi sniedz savu komentāru par senioru izglītības iniciatīvām, un tas ir šāds. Pateicamies par sniegto informāciju un vērtīgo iniciatīvu, kas vērsta uz senioru izglītības attīstību Latvijā. Izvirzītie mērķi – veicināt senioru fizisko, mentālo un sociālo labklājību, stiprināt starppaudžu saikni un mazināt sociālo izolāciju – ir būtiski un ne tikai atsevišķu sabiedrības grupu labklājībai, bet arī sabiedrības saliedētībai kopumā. Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta jebkura veida mācīšanos visos dzīves posmos, tā skaitā arī senioru mūža izglītību. Vienlaikus šobrīd ministrijas politikas un finanšu prioritātes koncentrējas uz pieaugušo izglītību darba spējīgā vecumā, lai stiprinātu viņu prasmju un kompetenču atbilstību darba tirgus prasībām un sekmētu tautsaimniecības attīstību. Augsti novērtējam asociācijas apņemšanos kļūt par sadarbības partneri šajā jomā un apliecinām gatavību turpināt dialogu par iespējām stiprināt senioru izglītības sistēmu Latvijā. Paldies! Un šobrīd aicināšu Labklājības ministriju, ar kuru līdz šim mums ir bijis visatvērtākās sarunas. Tas ir galvenais nesabojāt. Jā. Sabojāt neko nevar. Es iedošu mikrofonu, tas ierakstam būties. Labi. Man prezentācija nav, bet, kā saka, kad darbu būsim izdarījuši,
vai vismaz būtiski pabīdījuši uz priekšu, tad arī nāksim ar prezentāciju un kaut ko parādīsim. Nākamreiz, kad nākamreiz tiksimies. Esmu Kristis Bergens-Beļģis, Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs. Šodien laikam šeit vienīgais pārstāvis no valsts puses, no pašvaldības mums ir. Malačs daudz labi parādīja, kā var, ja ir vēlme, tad var izdarīt daudz. Parādīja, ka daudz jau var izdarīt. Varbūt kungus vairāk vajag iesaistīt. Saka arī mums pašiem kaut kas, par ko padomāt. Bet jā, kopumā par politiku, par to, kā valsts šobrīd uz to skatās un kā tai būtu jāskatās. Gribētu nedaudz tā ideoloģiski pielabot savus kolēģus no izglītības ministrijas. Es neredzu seniorus kā cilvēkus ārpus darbspējīgā vecuma. Manuprāt, tas ir kaut kas, kas mums ir jālauž. Tas, ka tas kļūst par senioru, vēl nenozīmē, ka tev dzīve ir beigusies. Pilnīgi un absolūti nē. Tas ir vienkārši jauns posms, kurā varbūt šādā formātā, nedaudz atpūsties, šādā formātā uzfrušināt savu zināšanas, apgūt kaut ko jaunu un mesties atpakaļ dzīvē ar jaunu spāru un jaunām idejām. Un, kā jau arī Liepājs piemērs pierāda, ir nedaudz paskubinot, veidojiet sociālās uzņēmējdarbības, iesaistieties, esiet sociāli aktīvi. Tas arī notiek, un to arī dara, un tam ir ļoti liels pozitīvs pienesums. Un skatoties kopumā, man tā tēma, par ko šodien vajadzētu runāt, ir ieguvums senioru labklājības jomā Latvijā. Es teiktu tas, ka mēs šādā veidā ļaujam uzfrišināties, ļaujam iegūt to otro elpu, pat ne otro elpu, vienkārši uzfrišināties, kā saka, dod to iespēju neizkrist kopumā nenosēsties, neizkrist, turpināt, palikt aktīviem. Mēs visi kādreiz nogurstam. Arī, man, kā Karlasovs teikt, vīram spēku gados, sanāk, kad, paliek grūti, gribas iekrist dīvānā, neko nedarīt. Bet, tad dzīve, liek tomēr kustēties, darīt un atgriezties, un tad atkal rodās jauns spars, jauns sasniegumi un nākamie kalni priekšā. Un, manuprāt, mēs kaut kur kā sabiedrība esam sev uzlikusi tādu, tagad man šīs jāsasniedz, šis vecums jāsasniedz, tad es iekrīt dīvainā un varēšu atpūsties. Bet tā īsti nav. Tad atkal vajadzētu to. Jā, protams, nāk savu izaicinājumu. Kā ir visiem, jā. Un man nedaudz gribās tā mierīgi runāt par šo tēmu, jo, es pats nesu seniors, ko tad es iešu un mācīšu. Man vēl nav tā pieredze, kas senioriem, ko tad es te jaunais eju un stāstu, kā dzīvot. Bet man arī savā dzīvē ir nācies redzēt, skatoties savā ģimenē, ka cilvēki aizejot pensijā, mani vecmāmiņas, vectētiņa, opī, šomīts, ir tāds viels šoka moments. Ko man tagad darīt, ko tālāk? Un tad, tas sākumā ir bez mazai tāda arī viegla nolemtība. Bija jēga, un tagad viņas nav. Un, manuprāt, šis ir atkal viens tāds labs posms, kas pa starpu nedaudz sapurina, parāda virzienu, kad tagad šis ir tas, ko dara. Šīs ir arī ļoti labi, manuprāt, un pozitīvs virziens ir šī veselības, jautājuma apskatīšana. Tas ir tāda sagatavošanās nākamajam posmam. Un ja tu ej sagatavojies kaut kur, ja tu ej ar plānu, ja tu ej ar redzējumu, ja tu ej ar motivāciju, tad, manuprāt, var ļoti tālu noiet, ļoti daudz ko izdarīt. Un tas, manuprāt, ir tas, kur mums kopumā vajadzētu nonākt. Ko valsts var darīt, lai atbalstītu, ko valsts var darīt, lai, šo kopumā virzīt uz priekšu. Manuprāt, mums arī kā valstī jāpaskatās citādāk. Izglītības ministrija uz to skatās, kā, mums tur, ko te mēs tur. Tie ir tā, kā šodien arī teica, tā ir izdevuma sadaļa. Bet tā nav izdevuma sadaļa. Mēs īstenībā kā sabiedrība kopumā, mēs kā sabiedrība kopumā nevaram atļauties tik lielu sabiedrības daļu turēt ekonomiski neaktīvi. Es uz to gribētu paskatīties, ja valsts visur skatās caur naudu, tad skatāmies caur naudu. Mēs to nevaram atļauties, jo mēs skatāmies uz 2050. gadu trešdaļu sabiedrības kopumā. Tad ko mēs ar to darām?
Vai mēs, vai mēs preventīvi mēģinām šos jautājumus risināt un neļaujam izkrist kopumā šeit, vai nostumties maliņā šādai milzīgai sabiedrības daļai, vai tomēr mēs pamanām, ka mums šajā jautājumā ir kaut kas jādara, mums ir jādod iespējas, mums ir jādod neliels atbalsts, lai mums būtu mazāks atbalsts jādod vēlāk. Mēs ļoti bieži šajā valstī risinām problēmas, bet ne cēloņus. Mēs atļaujam aiziet un samilst tām problēmām, un pēc tam ar viņām ļoti dārgi strādājam. Ja mēs viņām preventīvi pievērstos ātrāk, tad tas būtu daudz lētāk arī pašai valstī. Un tāpēc es arī pievienojos un piekrītu tam, ka šie nav izdevumi, šis ir ieguldījums. Un ieguldījumi nes augļus. Un uz priekšu skatoties, šādi ieguldījumi mums ir arī jāveic. Un pretējā gadījumā tā cena viņa neveikšanai ir ļoti dārga. Tā es uz tā, kā saka, caur to naudas prizmu. Kāds ir ieguvums kopumā? Ieguvums ir, manuprāt, ļoti liels, šodien jau parādītais. Es saskatu, ka tur ir ļoti liels potenciāls, tā skaitā arī visā sociālās uzņēmējdarbības lauciņā, tajā skaitā arī brīvprātīgajos. Šis mums arī aktualizējās Labklājības ministrijā. Mēs paši stumjam šos jautājumus uz priekšu un redzam, ka arī tā ir tā vieta, kur var ļoti aktīvi iesaistīties, bet arī komerciālajā daļā. Tā uzkrātā pieredze, tās uzkrātās zināšanas, viņas ir ļoti vērtīgas. Un varbūt ir kaut kādas atsevišķas nianses, kur mums vajag pielikt, digitālās prasmes, kaut kāds tas pats mākslīgais intelekts, ko apmāca, un tas ir jauns, straujš spēriens kaut kādā virzienā, kur to var arī ļoti labi komercializēt. Manuprāt, tas vecums, sasniedzot pensionēšanās vecumu, tas, kad tu saņem pensiju, tev ļauj būt brīvākam, bet, godīgi sakot, Latvijā arī nelīdz galam tas nenozīmē, ka tu vari vairs nekustēties un neko nedarīt, kad ar to pietiek. Man gribētos domāt un redzēt, kad mēs tomēr turpinām būt ekonomiski aktīvi, ka turpinām meklēt un rast iespējas, kā piepelnīties gan paši sev, gan arī kopumā, vienkārši, lai būtu aktīvi un lai dotu pienesumu sev, jēgu dzīvei, kas arī šeit daudz parādījās. To nedrīkst pazaudēt. Tas arī, manuprāt, rada daudz problēmas, kad mēs vienkārši tā nedaudz sašļūkam. To nevajadzētu darīt. Un kāpēc mēs vispār tur esam nonākuši? Tikai tāpēc, ka vecums kaut kāds ir sasniegts. Manuprāt, tas nav pareizi. Un no sabiedrības skatu punktu kopumā arī. Manuprāt, tas nav pareizi. Laužam to stereotipu, ejam uz priekšu un esam laimīgi un dzīvojam savu dzīvi laimīgi. Ja, paldies! Jā, liels paldies. Jā. Varbūt Lipska kungs arī gribēs. Nē, es vēl pajautāšu, un tad Lipska kungs. Okay. Es gribēju pajautāt, kā jūs kā parlamentārais sekretārs redzat nākamo soli, ko mēs varētu darīt šīs gaišās nākotnes realizēšanā, ieviešanā dzīvē Latvijā? Jā, pareizi. Jā. Es gribētu teikt tā, ka nevajag izdomāt kaut ko no malas, vajag pēc savas būtības ieklausīties tajā, kas jau šodien tika pausts. Izstrādājam bāzi, pamatu, uz kuru tad mēs tālāk varam attīstīt un pagrūst šo jautājumu un iedot to rāmi, kādā tas var strādāt, labos piemērus, labās prakses piemērus, tur, kur jau tas ir izdarīts, lai mēs viņus varam ieviest pašvaldībās. No valsts puses tas, ko pēc savas būtības valsts dara, divas varētu teikt tādas pamatfunkcijas, kur mēs esam vitāli svarīgi, kas arī parādījies šodien. Viena tā ir normatīvās bāzes izveidošana. Tur es domāju, ka mēs varam strauji iet uz priekšu un reāli arī strādāt. Un finansējums. Šobrīd finansējums visur ir grūts un sarežģīts jautājums. Šeit noteikti pašvaldību iespējas un kapacitātes uz vietas būs neatsverams atspaids, vai viņas varēs palīdzēt vairāk, bet tāds kopējs finansējums varētu arī, tik strauji nesakot, bet mēs arī par to domājam, mēs arī uz to skatāmies. Ministrs ir pilns apņēmības cīnīties un rast, risinājums arī šajā laukā. Redzēsim, kā mums to sanāks.
ne visi valdībā kopumā skatās uz šiem jautājumiem vienādi, bet tās ir tās divas lietas, kur mums ir jācīnās. Tās normatīvās bāzes izstrāde ir laikam tas pirmais, un tad uz tā tālāk arī bāzējās viss pārējais. Būtu ļoti svarīgi. Es gan uz to skatos, es esmu jurists, konstitucionāla tiesība jurists. Es uz to skatos, ka labi, tā ir jābūt bāzēt pamatam, kāpēc mēs ejam tālāk. Tas ir, kāja durvīs. Jā. Bet tas līgums visticamāk būs ļoti vispārīgs, jo tās nepieciešamības dažādās vietās ir vispārīgas, bet tam ir jābūt kā tādam, pagrūdienam, kā tādam virzienam. Varbūt ir kaut kādas vietas, kur mēs arī varam savus politikas kopumā pārkārtot, kur izveidot tos tiltus, kur ekonomikas ministrija, piemēram, un labklājības ministrija izveido kopēju platformu, kurā risina tos jautājumus. Bieži vien mēs, mums ir ļoti daudz spējīgi cilvēki, bet viņi katrs savā kabinetā strādā. Un viņi nelabprāt varbūt iet viens pie otra ciemos, jo mums daudz darba ir. Bet ja ir izveidots kaut kāds formāts, kurā mēs tomēr apsēžamies pie tā galda, mēs diezgan strauji varam nonākt pie efektīviem, labiem risinājumiem. Tā skaitā varbūt arī ar minimālu finansiālo, atspaidu. Mēs parakstot un ejot ar memorandu uz priekšu, esam to pirmo solīti paspēruši. Tagad, manuprāt, mums ir jāuztais tā darba grupa, tādas sērijas, protokolējam, pierakstām labās idejas, neejam ārā, kamēr nav kaut kas solīts nākamais uz priekšu. Ripinam, ieguldam laiku, ieguldam pūles, un tad es ticu, ka tas rezultāts būs. Labie piemēri no ārzemēm rāda arī to, ka tur var būt veiksmes stāsts. Tām pašām universitātēm krītās studentu skaits. Šis ir risinājums. Šis ir kaut kas, kur viņi var tukšās, auditorijas aizpildīt. Un ja viņi to neredz, tad varbūt viņiem ir jāparāda. Varbūt citā veidā jāpaprasa, ko jūs darīsiet ar tām tukšajām auditorijām. Lai varbūt viņi no tāda skatu punkta padomā. Tā kā milzīga ekonomikas sastāvdaļa, tur ir iespējas. Tur ir iespējas. Uz to jāskatās ne uz kā uz problēmām, bet kā uz iespējām. Un kā mēs šīs iespējas varam materializēt, izveidot. Atklāt. Es tad vēl pajautāšu, sakiet, kā jums sokas ar IZM parlamentārās sekretāra un jūsu sarunām, lai viņi parakstītu šo memorandu un mēs beidzot varētu tiešām sākt darbināt to darba grupu, kas ir memoranda ietvaros nodibināta. Jo tur ir iesaistījušās arī Varams, arī ekonomikas ministrijā. Tātad kultūras ministrija vēl nav parakstījusi, valsts kancelē ir parakstījusi, veselības ministrija, labklājības ministrija. Kad mēs ar šo varētu tā iet reāli uz priekšu? Šobrīd, cik vismaz pēdējā, man tā informācija, kad izglītības ministrija un kultūras ministrija, viņiem ir kaut kādas bažas, aizturas, satraukumi, pārdomas un visādas citādas lietas. Solījos par viņiem, pie kauna staba viņus, nesist, bet, kad tas nav nekas traģisks, pievienoties var vienmēr. Bet arī, cik ilgi var gaidīt tos, kuri, mīņājās uz vietas un negrib iet. Tie soļi ir jāspēr, mums tiem, kas saskat šo kā iespēju, ir jāiet uz priekšu. Un es ticu, ka nekas cits neatliks, kā sekot. Es redzu tam objektīvus un subjektīvus iemeslus, kāpēc viņi varbūt vēl negrib lidot uz priekšu un parakstīt nākamo dokumentu. Pēdējo reizi, kad viņi parakstījās uz dokumentu, ļoti daudz skolotāji izgāja ielās. Un viņiem ir slikta pieredze. Viņi tā pildspalva palikusi ļoti smaga. Un viņi ļoti grūti parakst jebkādu dokumentu. Un tāpēc viņiem ir dažādas bažas. Es domāju, ka viņi tomēr pievienosies. Es redzu arī politisko gribu, virzīt šo uz priekšu. Tur vairāk, vismaz cik man ir tā informācija, ka tas vairāk ir ierēdniecības bažas par to, ko tas reāli nozīmēs, vai tas nenāk ar finansiālām kaut kādām sekām vai saistībām. No tā viņi baidās, viņi grib redzēt, ko tas reāli nozīmēs. Bet, mēs neesam tik bailīgi. Mēs redzam, ka jāiet uz priekšu. Dažreiz tas solis ir jāspēr un ir jātic, ka mēs darām labu lietu un tur iznākums būs pozitīvs. Un, kaut kā tā. Paldies. Un
Tas, ko es gribētu noslēgumā atgādināt, ka domājot par universitātēm, nepazaudēt pašus seniorus, kā bija arī man prezentācijā, kā seniori teica, neko par mums bez mums, un nepazaudēt to, ko nevaldības organizācijas jau ir izdarījušas un ko dara, kā tas ir Igaunijā, kur par senioru šo mūža izglītību atbild gan augstskolas, gan arī iesaistītas nevaldības organizācijas. Tā kā, tur cieši gribētu likt pie sirds, jā, ka tā dzīve reālā, tuvāk reālajai dzīvē ir tieši nevaldības organizācijas, kuras strādā ar senioriem. Paldies un gaidām uzaicinājumu uz pirmo darba grupas sēdi. Paldies! Drosmīgākajā no ministrijām. Lipska kungs, jūs arī kādu vārdu? Nāciet. Tomēr. Vai var ierakstīt? Es negribu vilkt laiku. Tā tad, labdien visiem par sadarbības memorandu. Tā tad mēs tiešām varbūt gada sākumā bijām mazliet optimistiskāki, jo tiešām martā ļoti raiti virzījās tā parakstīšana visu, un mēs tiešām tā kā cerējām, ka ķersimies pie darba tajā darba grupā, jo, man liekas, tieši mēs tāpēc memorandā bijām ielikuši, kā saka, to praktisko daļu visiem, tad, kā saka, pēc skaļiem lozungiem un deklarācijām, tā sakot, tad ķerties darba grupā, vērsim pie ragiem un tad izstrādāt tos konkrētos priekšlikumus, jeb scenārijus, jo patiesībā būsim godīgi, nav pareizās atbildes vienas, jo, kā šodien arī mēs dzirdējām, mēs redzam, ka iniciatīva nāk no apakšas uz augšu, teiksim tā, pašvaldības ir tādas labie piemēri, ka principā var tikai valsts, ar skaudību noskatīties, piemēram, uz Liepājas piemēru. Es teikšu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti izcils piemērs, arī, valstī, no kā būtu jāpamācās, dažādu pasākumu, īstenošanā, negaidot, signālus no augšas. Ir, protams, ir bijuši domas, tā sakot, jā, kad gaidīt varbūt kaut kādu kritisko masu, kas nāk no apakšas, tā sakot, ka pašvaldības dara daudz ko, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka ne visas varbūt ir tik aktīvas. Mēs 9. jūnijā šķiet, mēs arī ministrijā organizējam tādu nelielu domnīcu, tādu ar pašvaldību, pārsvarā bija pašvaldības sociāla dienesti, jo izrādās, ka sociālajiem dienestiem ir vairāk nodalģēt šī funkcija, kaut ko darīt ar senioriem. Tādā tradicionālā izpratnē, kā saka, ko mēs dzirdējām tajā domnīcā, protams, bija tas, ka jā, no pašvaldības uz pašvaldību tas ļoti atšķirās, ļoti. Un tā Liepāja nepiedalījās, tad jau būtu, kā saka, pavisam cits skatījums uz dzīvi, bet tās pašvaldības un sociāla dienas, kas piedalījās, protams, tur bija pavisam cits stāsts un par to, ka jā, mēs arī atbalstām, atkarībā no pašvaldības, kā saka, finanšu rocības ir kaut kas lietas, ko mēs darām, atbalstām. Jā, seniori ir priecīgi, pateicīgi par to pašu, mēs to nesaucam par senioru skolām vai akadēmijām, ir kaut kādas aktivitātes, kas ir līdzīgas, bet viņi saka, jā, ka mēs kā pašvaldības jau šobrīd varam, kā saka, negaidot no valsts dot telpas, atbalstīt kaut kā tāda veidā, nemateriāli, jo, piemēram, tās paša bibliotēkas vēl kaut kādi, nav tā, ka pašvaldībās nav telpa, kur to var darīt. Ir jautājums par to, kā saorganizēt tādas lietas. Un tad mums, tad arī ir cerība, ka tajā darba grupā, kur mēs varētu sākt rosīties bez vai bez izglītības un kultūras ministrijām, varbūt tad tie citi, kas ir ieinteresēti, tad būtu šie scenāri izskatāmi, ka, kur valsts nākt var piedalīties vai ar projektiem vai kādā veidā, lai iekustinātu, kā saka, un, protams, vislabākais piemērs, kas viena pašvaldība stāsta citai pašvaldībai un kā saka, citi iedvesmojas vienkārši. Bet, protams, mēs negribam izmantot ar ļaunprātīgi, jo tad to Liepāju mēs visur, kā saka, vest apkārt kā tādu. Tā, pa kur laiku tad jūs strādāsiet, kā saka. Bet šobrīd mēs drīzāk saprotam, ka
Arī dažas senioru organizācijas jau bija tā, ka senioru likumi jau bija tā kā uzrakstījuši tādu uzmetumu. Un pat, man liekas, pat Saeimā bija iesnieguši, nezinu, cik oficiāli tā, tas neredzēju tur reģistrācijas numuru vai kā. Bet arī šodien izskanēja tā doma, ka pieaugušu izglītības likums varbūt atrisinātu visas, būtu tas laimes lācis, kas atnest uz to sunu ciemu kādu risinājumu. Bet tā tad, vismaz izglītības ministrijas kolēģi mums saka, mums jau viss tur pamatnostānes ir par izglītību. Tā sakot, tur izglītības likumi ir tādi, šitādi, visi jau pieaugušu izglītību arī starp citu atregulēt, tur viss kaut kas. Tā tad, un līdz ar to man ir mazliet skepsis par to, ka būs atsevišķi pieaugušu izglītības likums, vismaz tuvākajā laikā. Tā neizskatās. Tā tad, un tad ir jautājums, ka, bija diskusija par senioru likumu, tad atkal tas, dažiem šķiet tas nepieņem tādā ziņā, senioru likums atkal kaut kā varbūt tas vairāk atkal visiem būs no malas iespējas, ka tas kaut kas par pensijām, par kaut ko tādu, par sociālo nodrošinājumu, kaut ko tādu. Bet patiesībā, ja senioru likuma ieliktu vienu tādu kur jautājumu, tādu bāzes jautājumu, kas būtu šīs senioru skolas vai akadēmijas, vai kā mēs viņus nosauksim, tad tas būtu tā vieta un lieta, kur tā sakot, tad arī saliktos kopā izglītības ministrija, labklājības ministrija, tā sakot, varbūt vēl kas var kaut ko ieguldīties. Tātad, bet tālāk jau praktiski runājot, kamēr nav šīs, jumta likuma noteikts, teiksim tā, tad šobrīd mēs dzīvojam no projektu uz projektu. Tad arī tas nav noslēpums. Tātad labklājības ministrija pagājušā gadā, ko izdarīja? Mēs esam ielobējuši, teiksim, tā Eiropas fondu dokumentos tātad atbalstu, ka arī senioriem tādā ziņā, kas vairāk varbūt tā kā ar nodarbinātību saistās. Bet, kā jau šodien izskanēja, šī brīnišķīgā doma un piemēri, ka seniori tajā pašā laikā, veicinās sudraba ekonomiku, tā sakot, arī daļa senioru aiziet atpakaļ darba tirgu, veic uzņēmējdarbību. Arī brīvprātīgais darbs ir sudraba ekonomika patiesībā, jo cilvēki ziedo savu laiku un ieguldījumu dara kaut ko. To nesauc par darbu vai nodarbinātību, kā saka, varbūt neslēdz darba līgumu, bet brīvprātīgais darbs ir milzīga daļa no šīs ekonomikas sudraba. Un tad mēs to saliekot visu kopā, mēs kā labklājības ministrija patiesībā redzam, ka varētu kādu projektu izveidot par šo nākamajiem gadiem, bet vēlns ir apslēpts detaļās. Un tās detaļas ir tādas, ka mēs ar ministru gribam jūlijā pārunāt 3 iespējamos scenārijus, kādā veidā mēs kādu projektu varētu palaist. Iespējams, tas varētu būt pilotu projekts, jo tas, ko mēs šobrīd redzam, šos labos piemērus gan no Eiropas, gan arī Latvijas, kas ir apzināti, apbraukāti, kolēģi ir viens no otru iedvesmojušies, redzējuši, kā to dara citās pašvaldībās, senioru skolas, akadēmijas, universitātes, respektīvi pašorganizēšanās veidā, kā tas ir bijis. Tā sakot, tā bāzes informācija ir savākta. Šobrīd uz šiem pierādījumiem varētu taisīt nākamo projektu, un, diemžēl, man jāsaka projektu vēl pagaidām, kamēr nav šīs jumta likumdošanas, senioru likuma, vai kur to nostiprināt kā lietu, kas ir valstiski, ka viņa ir. Tad mēs domātu no labklājības ministrijas par projektu. Un tā kā mums ir 3 scenāriji, varbūt es, kā saka, atsevišķi mēs vēl, protams, pārunāsim, jo, kā jūs teicāt, neko par jums bez mums. Un tā tālāk, kā saka, tad pēc tam mēs darba grupā jau varētu, kā saka, diskutēt detaļās vairāk. Kāds scenārijs varbūt ir pieņemamāks vai kādu ceļu mēs tad ejam. Jo tas, ko mēs teicām, ka mēs esam gatavi šajā darba grupā piedalīties ar savām idejām, bet ņemot vērā, ka, protams, ka tās visas situācijas ir valsts budžeta un finansējumi, mēs uz valsts budžetu īpaši neceram. Mēs no Eiropas fondiem gribētu kādu atsevišķu kādu projektu tādu izveidot. Jā. Tā kā ar domu, ka tas būtu drīzāk tāds, tāds vislācijas varbūt projekts, kas iekustinātu lietas. Kad, protams, mēs katru senioru skolu burtiski nevarēsim atbalstīt ar konkrētu varbūt kādu finansējumu, bet arī varbūt kādi mazi granti varētu būt. Tas arī viens no scenārijiem, kas ir paredzēts mums, ka varētu, bet, kā saka, būs jāmācās rakstīt projektus, bet, to jau jūs mākat. Kā saka, arī šis projekts pierāda, kā saka, ka projektu rakstīšana arī jums labi sanāk. Tā kā arī
tie ir daži no scenārijiem. Tā kā, es skatos tagad 3 mēneši, diemžēl, kā saka, ir pagājuši medījot tos vēl gala parakstus memoranda. Tāpēc man tiešām žēl, ka varbūt tas ir iekavējies tādā ziņā. Bet es domāju, ka nav ko gaidīt. Jāķerās klāt jau darba grupai pie nākamajiem risinājumiem. Un varbūt nepateikšu, es tagad detaļās neiešu par tiem 3 scenārijiem kādā veidā, bet atstāšu to darba grupai, tā sakot, jau praktiskākām diskusijām. Paldies! Paldies par komentāru. Man te arī būtu viens jautājums, tomēr, un novēlējums savā ziņā. Ir tas zināmais teiciens, ja gribi norakt jautājumu, uztais darba grupu, jā. Un, Dievs dod, ka mūsu tai kopējai ar ministrijām darba grupai nebūtu tāds gala rezultāts un tāds liktenis, jā, bet mēs labprāt arī šobrīd, nezinu, vai Imants Lipskis dzirdēja, ka 12. jūnijā ir nodibināta Latvijas 3. paudzes universitāšu asociācija. Un mēs labprāt arī piedalītos domnīcās, kaut kādās jūsu sanāksmēs, arī ārpus šīs memoranda darba grupas. Tā kā tikko mums būs dibināšanas dokuments, tā nosūtīsim ministrijai un arī personīgi Imantam Lipskim un arī parlamentārajam sekretāram un gaidīsim uzaicinājumus arī ārpus šīs memoranda darba grupas, jo neko par mums bez mums. Paldies! Liels paldies! Varbūt vēl kādam ir kāds jautājums. Ja... Jā. Liepāja klausās. Jā, tiešām, uzklausot tik iedvesmojušu stāstu, labo praksi, man ir jautājums, jūs teicāt, ja es pareizi sadzirdēju, ka jūs tā kā, amatu savienošanas kārtībā esat pieaugušo izglītības koordinātors arī pašvaldībā. Arī, kā saka, šie koordinātori arī darbojās pašvaldībās, kā saka, tas ir ar izglītības ministrijas svētību, kā saka, iedibināts un pamudinājums, kā saka, tas, protams, arī ir. Kā saka, mēs patiesībā esam maza valsts. Mēs arī no ministrijas puses skatoties, ka ir dažādi koordinātori, arī jaunas lietu speciālisti, piemēram, pašvaldībās, kas ir iestrādājusies prakse patiesībā. Mēs nepataisāmies vēl kaut kādu senioru, kā saka, koordinātors uzspiest pašvaldībām. Mēs negribētu, jo tas arī, tas ir finansējums, un ne visas pašvaldības varbūt arī šobrīd varētu atļauties. Bet mēs esam par to, lai pašvaldībās, kā saka, šie koordinātori sakoordinētos, kā saka, un varbūt paņemt klāt vēl arī šos, senioru, kā saka, akadēmijas, universitātes jautājumus vēl klāt, ja iespējams. Kā pierāda jūsu pieredze laikam, ka to iespējams kaut kā savienot? Jā, bet es teiktu, ka mūsu kolēģi, mēs esam gandrīz visās Latvijas pašvaldībās, kopumā varbūt kādā mazāk aktīvi, kādā vairāk aktīvi, bet es teiktu, ka mani kolēģi lielākoties arī strādā ar senioriem. Varbūt viņi nav uztaisījuši tādu konkrētu vai akadēmiju vai universitāti, bet viņi lielākoties arī ir kā starpnieks starp šīm biedrībām, jo lielākoties katrā pašvaldībā ir kāda aktīvā senioru biedrība, un tad šis koordinators, viņš palīdz, vai tiešām tās ir telpas, vai iespējams tā ir savešana kopā ar pašvaldību vai ar kādu citu organizāciju. Es teiktu, ka mani kolēģi visā Latvijā strādā diezgan labi ar senioriem. Daudz ir arī šo ideju no Liepājas paņēmuši. Ne visās pašvaldībās viņi ir iegājusi, jo ļoti daudzās ir tiešām spēcīgas NVO un reizēm tās NVO baidās no pašvaldības. Viņas negrib tā kā savus biedrus dot arī uz pašvaldības kaut kādiem projektiem, bet es teiktu, ka mēs jau to daram. Un jā, mums šis tīkls ir un arī mani kolēģi visā Latvijā novērtē tieši šo Liepājas pieredzi par to, ka mums ir veiksmīgi aizgājis šis darbs ar senioriem. Kā es arī teicu kolēģiem, mums Liepājā ir arī vairāk šie pašvaldības oficiālie senioru centri. Centri veids mazliet savādāku funkciju. Viņi lielākoties ir tādu kvalitīvo brīvo laiku, bet, kā es teicu, mūsu akadēmija ir par mācīšanos, par jaunām zināšanām, prasmēm. Protams, brīvais laiks pats par sevi tur tiek pavadīts, bet ar lielo uzsvaru, ka tas ir tiešām mācīšanās jautājums. Bet koordinātori to dara, un es domāju, ka ir Ogrē, man liekas, nav diezgan veiksmīgi izveidojies šis koordinators, kas to dara Ogres novadā, bet Jelgavā ir Zirkats, un arī Zirkats diezgan veiksmīgi strādā ar senioriem. Un, jā, es teiktu, ka katrā pašvaldībā ir vismaz kāds cilvēks, kurš aptuveni zina, kas tur notiek.
Cik viņš ir atsaucīgs sadarboties ar citām pašvaldībām, nezinu, bet kopumā tai mūsu tīklā, kas mēs darbojamies, mēs esam diezgan uz sadarbību orientēti un tā draudzīgi dzīvojam. Bet es teiktu, jā, ka tāda senioru koordinātora noteikti nevajadzētu. Manā izpratnē vispār, es kaut kā ļoti nedalu senioru izglītību vai pieaugušo izglītību. Zinu, ka ir pašvaldības, kas ir ļoti strikti nodalījušas, ka pieaugušā izglītība tiešām ir tieši tāpat kā jaunais Stars projekts un arī, manuprāt, Latgalē NVA visā tie projekti tikai nodarbinātām personām, bet es teiktu, ka pieaugušā izglītība ir ikvienam 18+, un nāc un mācies. Neatkarīgi tu esi seniors, strādājošais, jaunietis, jaunais, pieaugušais, jaunā māma vai, nezinu, topošais seniors, nāc un mācies. Tā kā es ļoti strikti savā darbā nenodalu, vienkārši šī ir konkrētā programma senioriem, bet tikpat labi arī seniori nāk uz mūsu citām pieaugušo izglītības nodarbībām un jūtas pilnvērtīgs iedzīvotājs neatkarīgi no savu vecumu. Paldies! Pārceļamies uz Liepāju. Ko, ja vairāk nav tādu kopīgi jautājumu, tad varbūt atvēlēsim vēl veltīsim laiku individuālām sarunām, ja kādam ir vēl kādi jautājumi. Lūgums arī senioriem uzkavēties, gan nobaudīt galdu, gan arī savu laiku mazliet veltīt reģionālajai televīzijai. Un paldies tiem, kas bija pieslēgušies attālināt arī. Attālināt, tur nebija neviena jautājuma, ja? Vai tu vari uzmest aci vēlreiz? Facebookā arī, kamēr es skatījos, nebija. Jā. Visiem viss ir skaidrs pagaidām. Tā kā novēlu mums tiešām virzīties no privātām iniciatīvām, kas ir tapušas gan pašvaldībās, gan biedrībās, uz normatīvo regulējumu, kas var palīdzēt. Ka šajā vienkārši var būt labs atbalsts un palīgs, lai sakārtotu senioru izglītības jautājumu Latvijā. Paldies!